Man daudz džeki jautājis par steroīdiem, un tā skatā arī komentāros, vai uztais video par to. Un tā ir problēma. Milzīga problēma. Tāpēc, ka tas izskatās ļoti, ļoti piesaistoši, un nenormāli daudz arī to izmanto, kaut gan neviens īsti neatzīstās. Nu, ok, ir cilvēki, kur atzīstās, bet ir ļoti daudz cilvēku, kur izmanto neatzīstoties par to. Un tad tev liekas, pagaid, kas ar mani kaiš, un tad tev tāds, ok, nu, izmantos vienkārši steroīdus dabūsi. Quick gains. Un es pazīstu vienu džeku. Viņš 8 mēnešus ir kačājies, un viņš pusi no tā laika kačājies uz steroīdiem. Iedomājies, ne, nu, viņš atmet viņu, bet pēc 2 mēnešiem, kad viņš kačājies, iemauksim roidus un būs labi. Ja tu nesaproti, kas ir steroīdi, tas ir tā kā labākais, man liekas, izskaidrojums ir tas, ka kaut kādas vielas, kas manipulē tev ķermeni tā, lai viņš domā, ka viņam vajag vairāk muskuļmasu. Pamatā tas vienkārši paaugstina kaut kādā veidā testosteronu, kas rezultējas daudzās problēmās. Bet viena laba lieta no tā ir tas, ka tev ir vairāk muskuļmasu, varbūt tev ir vairāk bārda auga labāk vai kaut kas tam līdzīgs. Atšķirībā cik lielā dozā, tas daudz ko maina ar tevi iekšēji sliktā veidā. Sākot ar to, ka tev ir estrogēns, jeb sievišķais hormons augstāks, kas tur gaino uztais un vispārēji tās hormonu nenormālās maiņas veido. Ja tev kā pubertātē jau ir pumpas vai kaut kas tam līdzīgs, tev ir tāda ģenētika. Arī bez tādas ģenētikas tu var dabūt milzīgi daudz pumpas. Tādas, kuras tu nevari dabūt tās rētas pēc tam nost. Un tas ir tā kā dažiem, ja? Tā kā gambles ir, ja? Forši. Bet neskajot to, tāda lieta, kas principā visiem ir atšķirībā, cik daudz, protams, lieto, samazinās šis dzīves ilgums, cik tu varētu dzīvot. Nē, tu esi jau dzīvoši ar lielākiem muskuļiem mazāk laika, kas man tā patiks labāk, ja? Kā kuram interesē, ja? Bet papildus tam tev ir roid rage, papildus tādas lietas, kur tā kā tiešām tev mentāli ir sliktāk, tāpēc tev ir papildus tāds enerģija, ne papildus enerģija, bet papildus tu jūties it kā papildus vecs, bet pārāk daudz kā vecs. Tā kā, jā, ok, ir TRT un testosterone replacement terapija, viens veids no roidiem, steroīdiem, ja, kas vienkārši papildus tev testosteronu spēcē iekšā. Es īstenībā biju diagnosticēts, principā uzrakstīts uz TRT, bet tad es safiksoju savu testosteronu naturāli. Man ir kaut kāda video arī kanālā, bet principā tad es sapratu, ok, ja es researchoju to visu ridīgi dziļi un kārtīgi un sapratu, šis toši nav laba lieta. Tā kā es gribēju it kā tāds, let's go, es varēšu vairāk muskuļu pulēt un kaut ko tam līdzīgi. Bet sapratu, ir liels risks, ja es vairs nevarētu bērns dabūt. Tāpēc, kad tev tagad testosterons tev ir iešpicēts, taviem cēkliniekiem nav vairs tik liels motivācija viņu veidot šo testosteronu. Un tad viņi sarūk, un tad viņi var nepalikt vairs spēcīgi pēc tam, kad tu beidz to testosteronu lietot, šo steroīdus lietot. Un tad papildus tam tev var būt lielāks sirds risks, tā kā sirds var palikt lielāka, ja tu pietiekami daudz lieto, bet tajā pašā laikā arī, ja tu nelieto tik daudz, un es tik mikrodozošu un viss būs labi, ja? Bet arī mazās dozās ņemot šo testosteronu iekšā, tev holesterīna līmenis var ļoti drastiski mainīties, un arī ar bakterīšu palīdzību tas viss ir tā kā krietni neveselīgi. Tev varētu likties, ka tie riski nav tur kārtīgi, tik sūdīgi, bet ja tev mentāli paliek slikti pēc tā, labi, es neesmu izmantojis steroīdus, un es tev nevaru tā kā no savas pieredzes, jā, es tā, bet to, ko es esmu lasījis, ko es esmu pētījis, mentāli tev paliks slikti un trausmīgi sajūta būs, jā, ok, es dabūšu lielāks muskuļus, ko tu dabūsi no tā? Labi, ok, meitenēm patīk, ka tev lielāks muskuļus. Jā, tev varētu tā badām likties ļoti pievilcīgi, vienkārši izmantot steroīdus, bišķi maz un būs viss labi, nebūs tik traki un la. Jā, ok, forši, tā būs steroīdus iekšā, un tad tu jutīsies sūdīgi, un tad tie tā kā blakus efekti tiem steroīdiem ir uz mūžu, ja, lielākā daļa no tiem.
Un tas nav tāds, nu jā, palietos, dabūs muskuļu masas, tad tu gribēsi vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. Nē, man tā nebūs. Un tā nav. Un jā, ir mežonīgi daudz sociālos medijos. Mežonīgi daudz cilvēku, kur tomēr ir uz rodiem. Tā kā es esmu skatījies cilvēkus, jā, reāli ar cilvēkiem runājis, skatījies, kā viņam ir ar to fizīku, cik viņš ilgi jau trenējās, kas ir tas maksimālais, naturālais limits, jā. Ja tu gribi skatīt, Jesse James West, tur, tā kā, to, ko es zinu, pilnīgi droši 100% naturāls. Ja tu paskaties viņu, viņš izskatās maziņš, salīdzinot ar to, kas ir apkārt cilvēkiem. Kaut kādi 15 gadīgi džeki, kuri uz rodiem, come on, Kaspars. Un tu paskaties viņu, viņš izskatās, vai te vispār ir jēga trenēties, lai izskatītos tikai tāds. Un tad tu vēl saproti to, ka tu nemaz nevar tāds izskatīties, tāpēc, ka viņš to trenējās jau 10 gadus, un viņam ir ļoti, ļoti laba ģenētika, un tad tu trenējies un saproti, tad kāda jēga. Un tad tu paskaties uz cilvēkiem, kuri ir daudz, daudz lielāki, daudz, daudz mazāk ir trenējušies, viņiem ir kaut kādi 11 gadi, tāds paļa, ko? Un viņi vēl pateiks, es esmu Nati. Jā. Vislabākais veids, ko es esmu sapratis, kā paskatīties, vai viņš ir naturāls vai viņš nav naturāls, ir atrast, kāds ir viņa tas progress. No kurienes viņš sāka, kur viņš ir beidzis, vai viņš uzbūvējis kaut kāds 2 gadus, ir kačājies, viņš ir dabūjis kaut kādu fiziku, un tad viņš pēkšņi netīšām paliek lielāks, un viņš tās, nē, tas ir gadu garumā, jā. Kaut gan viņš tajā brīdī viņš sāk izmantot steroīdu, tāpēc, ka ir brīdis, cik tu dauni tos muskuļus, jā, pēc tam tu vēl balkot, un ar laiku tu vari tā kā maksimizēt, bet tas maksimizēt bieži vien pat nav redzams. Tā kā es tev vienkārši iesaku, vislabākais veids no šī viss ir vienkārši sāk kačāties, turpināt kačāties, turpināt balkot, un jā, tu vari uztaisīt kaut kādu 2-3 gadu kopējo balku un dabūt savu naturālo limitu, ko es varētu īstenībā darīt. Bet tagad es gribu maratonu skriet un uz triņķiem trenēties, paliek mājās un attālinu mācību un tā kā sarežģīti. Bet jā, tas būtu to, ko es sāku darīt, tagad es tikšu tā kā tiešām uz džimu. Tagad būs bišķiņ grind periods, tā kā rītīgs periods, kur es maušu. Un muskuļu būvēšana nebūs tā prioritāte man. Bet, jebkurā gadījumā, mans ieteikums ir vienkārši tikt, cik tu vari naturāli tikt. Naturāli vienkārši maukt un saprast, kas notiek, kur tu esi. Un, ja tu tiešām domā, ka tev ir tā kā elites ģenētika, tu gribi piedalīties uz kaut kādiem bodybuilding šoviem un kaut ko tam līdzīgi. Ok, bet tas ir 0,001%. Un tev vajag tiešām iet un meklēt speciālistu, kurš cilvēks zina jau par tiem visiem roidu lietām un visiem tādām lietām, lai viņš tev varētu ievest tajā iekšā. Ja tu tiešām esi gatavs to darīt, bet tu saproti, un tev ir jāizpēt tā visa lieta līdz galam. Bet tā vienkārši dabūni savu maksimālo, ko tu vari dabūt šajā brīdī, naturāli, uzlabot testosteronu, ej gulēt pietiekami, ēd pareizi. Dabūn saules gaismu, dabūn D vitamīnu, omega 3 un visu to mēģini tā kā analīzes, skaties, cik man tev testosterons tagad ir, cik man tur D vitamīns, visu to. Es tā darītu sākumā. Maksimizēt to, saprast, kas ir ar mani viss tiešām sašķiņot, lai es jūtos labi. Un tad nemaz tu negribēsi to testosteronu. Tas sapratīs to, ko viņi dara, viņi bojā sevi iekšēji. Iesaku tiešām skatīties ar lielu skepsi uz cilvēkiem, kas ir internetā, tāpēc, ka ir ļoti pārsteidzoši daudz cilvēki, īpaši tie, kas ir populāri, ir ar roidiem, tāpēc, ka tas dos atpazīstamību. Viņš ir liels, milzīgs, piežam laiku, paskatījamies viņa profilā, ko viņš jauku saka, kādu zināšanas, ko viņš dod. Jā, viņš tik liels, tāpēc to, ko viņš saka, ir pareizi. Nevienmēr. Un jā, skaties uz mani un jā, ko viņš pateiks, viņš ir tik maziņš. Nu labi, es tikai 2,5 gadu trenējies, es vienkārši stāstu to, ko es pieredzējis, ko es saprotu, ko es esmu atradis palīdzam man pašam. Un
Tāpēc, ja tu vēlies, noteikti nospied sarunu potiņu, tāpēc, ka es līdz gada beigām taisu katru dienu video, tā kā noteikti piesako. Bet tas ir viss. Plaču vēl link aprakstā, tur ir noderīgi linki. Un tiekamies rīt, ārpus video, tā kā pietu sarunu potiņu, nospiedījuši gaisā, aizsūtu savu draugumu, ja liekas, ka viņu varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšauties sādus vai.